Otis sarkans, vērtīgi. Ar smuku zeltu piedu uzlikt virsū polu. Tātad šī mums ir pie nākošā procesa, kas ir viens no svarīgākajiem procesiem aiz drukas, tā ir griešana. Tad mēs griežam šeit papīru, griežam gatavo produkciju, un šeit ir ļoti, ļoti būtiski, lai operatoram būtu zināšanas, kā pareizi sagriezt produkciju attiecīgajam darbam. Kā piemēram, izciršanai vajag vienu veidu, kā sagriezt, lai tas nazis būtu piemērots, lai viņu varētu uzreiz likt virsū un izcirt, ja, lai nebūtu divas reizes jāpievīkojas naža formātam. Tālāk ir dažreiz ļoti svarīgi zināt, kā ir jāizvieto un jāsagriež šis te produkts. Šis te produkts priekš skavošanas, jo skavošanai arī reizēm var būt tā, ka jāatstāj speciālas maliņas apkārt, lai skavotājs pats pēc tam apgriež pārējo daļu. Bet reizēm ir produkti, kuriem automātiski ir jāliek uz gatavo produkciju, jo izmērs vienkārši neder, ja? Šeit arī tiek uzlikts arī automātiskā programma, sistēma darbam. No sākuma operators visu izmēra pa griezieniem, un tad attiecīgi viņš tikai spiež nākošās podziņas un iekārta pati sataisa visu tā, kā viņai vajag. Ja? Šis ir ļoti, ļoti svarīgs, atbildīgs, matemātiski atbildīgs darbs un tehniskas zināšanas, lai pieņemsim to visu sagatavot. Šeit mēs arī redzam. Šeit ir speciāli tiek atstāts papildus malas, lai mēs pēc tam tālāk pie gatavā produkcijas vēlreiz viņu pareizi apgriezt. Ja? Viņš tiek uz pusgatavo produkciju sataisīts. Nu ko, iesim pie nākošajiem darbiem.